Pēcspēles intervijā ar Rainaru Rulleru. Rainer, zaudējums pasaules čempionāta ievadā Zviedrijā ar 0-6. Kāpēc neizdevās šajā mačā ieķerties? Es domāju, mēs iekritām uz mazākumiem, pārāk daudz noraidījāmies, un Zviedri ir tehniski laba komanda. Viņi mūs sodīja par to, un jau ielaidām, man liekas, 4 mazākumā, un tā nevar būt priekš nākamajām spēlēm. Pašiem arī spēles sākumā bija lielais vairākums, 5 minūšu vairākums. Kāpēc neizdevās iemest vārdus? Es domāju, bija nedaudz realizācija, un Zviedri agresīvi presēja virsū, varbūt nedaudz ķēra mūsu to šoku. Vajadzēja vienkārši realizēt momentus. Bija vēl mums metieni pa vārtiem, vienkārši vajadzēja viņus realizēt. To neizdarījām. Spēles zīmējums no Zviedrijas puses bija sarežģīts, tāpēc neizdevās arī kaut kādā mērā, vai jāmeklē vaina mūsī? Es domāju, vaina ir mūsos. Mēs noraidījāmies pārāk daudz, un viņi mūs par to sodīja, un vaina tikai var būt uz mums. Mazāk kā 24 stundas līdz spēlē pret Kanādu. Kas jādara, Rainer, lai atjaunotos mačam? Es domāju, tagad ir, protams, svarīgs vakariņas, un pēc iespējas ātrāk ir iet gulēt un censties izgulēties, lai cik grūti ir aizmigt pēc spēlēm, bet svarīgs ir miegs un jāizguļās, un rītdien jābūt gataviem pret kanādiešiem. Ko treneri ģērbtuvē teica pēc spēles? Neko daudz, tas, lai vairāk paliek pie mums spēlētājiem. Mazās nianses, bet tas, lai paliek pie spēlētājiem un treneriem. Paldies!